Sveicien visiem, esmu Jānis Kaupa, Latvijas Olimpiskās vienības sporta ārsts. Pa ziemu strādāju bobslēstiem, pa vasaru vairāk ar izturības sporta veidiem. Riteņbraukšana palielināt tā ir slimība no bērnības manā gadījumā, un domāju arī ne tikai manā. Sāku ar BMX kādu līdz 18 gadu vecumam. Apzinājos beidzot to, ka tas sprints nav priekš manīm pārgājis garākām distancēm, un izvēle priekš Latvijas dabīgi krita uz kalnu riteņbraukšanu. Tu tā arī pats, kā saka, savā nodarbā sāk darboties, paralēli medicīnas studijas, arvien vairāk ieinteresēja, kā tas profesionāli vispār tas cilvēka organisms strādā, kā viņš strādā riteņbraukšanā, soli pa solim. Tagad esmu, kā saka, sporta ārsts un darbojos tieši šī nozarē. Hobijs reizē ar darbu, kas var būt labāks. Šobrīd riteņbraukšana ir numur 1, joprojām interesi pašam, kā saka, neaptaukoties, līdzeklis efektīvs, iesaku visiem. Numur 2 ir pāris čaļi, kas, kā saka, ar mani konsultējas un kas izcīna medaļas manā vietā, lai man būtu arī gandarījums. Numur 3, ja nopietni, tā ir manā skatījumā visplašāk un ātrāk augošā tautas sporta kustība aiz orientēšanās, vai kaut kur ļoti līdzīga. Jo tas ritenis vienkārši pavēl. Es zinu daudzus, kā saka, pusmūžu krīzē nonākuši vīrieši, kur paņem riteni un vienkārši saslimst ar to, lai gan agrāk nekas izturībā nav darīts. Tā ir realitāte. Vīvus, viņš tagad tā saucās, ja, bet tie pamatlicēji baltais ar luku, labi zinām kadri, līdz ar to esmu iesaistīts jau no pirmsākumiem. Viņu attīstībā sāka ar krosiem, pārgāja uz maratoniem, strateģiski pareizi veidots mārketings, lai savāktu vairāk cilvēkus, tāpat laikā nezaudējot trašu pievilcību. Manā skatījumā fantastiska kompānija, fantastisks izpildījums. Kāpēc iesaku? Salīdzinot varbūt ar vienu citu lielu seriālu Latvijā, nav zaudēta tā MTB garša, un otrs nav zaudēta personiska attieksme pret cilvēku. 2 lietas, ko es novēlu, kas ir jāsaglabā šim seriālam, un tad es paredzu viņam izdošanos. Šogad braukšu Vivusu, piedodiet, pirmo posmu nebraukšu, kā vienmēr klasiski sākam no māja, jo aprīlī morāli esmu gatavāks kā fiziski. Nekad nebraucu ātrāk pa māju mačos. Tas būs vienīgais seriāls, ko es šogad startēšu. Novēlu visiem fiziski nepāršaut pār strīpu, nobraukt un atcerēties pašu galveno lietu, kad riteņbraukšana ir prieks un bauda, nevis mocības. Paldies!